40 gadus Skandava un radio bija cieši saistīti. Pa Jelgavas ielu ikdienu plūda simtiem un rūpnīcas ziedu laikos pat vairāk nekā 1000 cilvēku, kuri vēra Kandavas radio rūpnīcas caurlaides durvis. Šodien Jelgavas iela kļūst pavisam eiropeiska, bet rūpnīcas teritorija pieder 7 privātīpašniekiem. Tādējādi daļa tās ir apdzīvota, bet daļu grauž laika zops, bet vārdam radio kandavnieku ausīs joprojām ir maģiska skaņa, un ik pa 5 gadiem radio rūpnīcas klubā simtiem ļaužu pulcējas īpašā salidojumā. Tas nav ūdens, kas abavā plūst. Tā nav asins, kas tev asinīs, kas tev dvēselē līst. Tas ir laiks. Tas nav vilnis, kas apskalo mūs. Tas ir laiks, tas nav atvars, kas gredzenu griež. Tas ir laiks. Būtībā man laimējās, jo es strādāju tādu darbu, kas man ļoti patika. Un tāpēc es uz darbu nācu ar prieku. Un tie tomēr bija mani jaunības gadi, un jaunībā mums vienmēr gan ir zāle zaļāka, gan debesis zilāks. Un tie bija 18 gadi, kurus es atceros ar prieku, jo tomēr tajā laikā bija ļoti aktīva kultūras dzīve. Mums bija tik ļoti interesanti pasākumi šeit, kad, ja iedomājaties, ka vīri, kuri visu laiku virpo ar tādām eļļainām rokām pusdienas laikā, savā pusstundas laikā, akordeons priekšā spēlē, un viņi sēž kā buciņi un dzied Jāņu dziesmas mācījāmies, Radio rūpnīca uz toreizējā rūpkombināta bāzes izveidojās pagājušajā gadsimta 60. gados. Sākotnēji tas bija viens cehs, vēlāk Popova Rīgas radio rūpnīcas filiāli, pēc tam arī patstāvīga rūpnīca Kandavā. Pārmaiņu laikos 1991. gadā tika izveidota akciju sabiedrība un ieraksts Lursoft datubāzē vēsta, ka tā likvidēta 2003. gadā, bet atmiņas joprojām ir tik dzīves, ka starp dančiem salidojuma saviesīgajā daļā ik pa brīdim atskan uzruna priekšnieka. Un no malas raugoties, tā vien šķiet, ka rīt šie ļaudis atkal tiksies cehos un laboratorijās. Es sāku strādāt, te bija vēl mucu cehs, šeit man pāri, un sāku strādāt tur par materiālu griezēju. Un tad tūlīt tā pamazām, un tad aizgāju par normētāju, jau radiomezglu cehā un par tehnologu strādāju. Un tā uz priekšu, kamēr beigās ražošanas daļas vadītājs bija. Cik markas un kādos apjomos apmēram tūlēk taisītos radioaparātus šeit Kandavā? Es precīzi nepateikšu, bet jebkurā gadījumā selgas ražoja 1000 mēnesī, jau vairākus tūkstošus, un mazos aparātus, bet lielos arī bija attiecīgi skaitļi, kā saka, novadīti, kur bija jācīnās nopietni, lai pat 3 maiņās strādājām. Un kā tad ir to slaveno 5-gadus plānu, vai tas plāns arī Kandavā, līdzīgi kā daudz viet citās padomu laika rūpnīcās, bija tikai uz papīru un dabā bija labie pusi? Es gribētu teikt, ka mums tikai pieaug ražošana, pieaug līdz sasniedzot kaut kur pie 1200 cilvēku strādāju. Tā kā, es domāju, ka tikai pieaug. Plāni bija un viņi bija jāizpild, un tad vēl bija virsplāni, jo, bija tāds termins štuki, gabalu aparāti bija savienībā jāražo. Un tad uz tam selgas aparātiem mums pielika klāt, lai tur izpildītu savienības štukas. Ziniet, es teiktu tā, ka šī darba vieta bija specifiska ar to, kad bija daudz jāstrādā un visi strādāja, bet cilvēki bija ļoti tāda kolektīva sajūta vienam pret otru.
vispār tāda. Es pat šodien nezinu kaut ko tādu citur pateikt, ka šeit rūpnīcā citu pazina, citu atbalstīja. It sevišķi, piemēram, man bija, es vedu ansambļus, korus, viss, kas rūpnīcā pašdarbības, vadāju visu, kā rūpnīca deva bezmaksas ekskursijas cilvēkiem. Es viņus vadāju pa visu, kā saka, Padomju Savienību ieskaitot, un ļoti jauki bija tādi sabiedriski vakari visiem kopā, viss citu, kā saka, tādi sirsnīgi. Šodien tādu vairāk nav. Savulaik rūpnīcā bijis arī vietējais radio, par kura programmas saturu vairākus gadus rūpējusies tolaik topošā režisora Dagnija. Kas ir bijis tāds pats interesantākais portrets? Man grūti pateikt, jo pierunāt, vispār runāt cilvēkus bija ļoti grūti. Ja Jakubovits man vajadzēja intervēt, un viņam vajadzēja sagatavot to svētku apsveikumu savam kolektīvam, tad viņš raustīja vienu plecu, otru plecu, un nekādu nevarēja saņemties. Es teicu, bet to taču es varu jebkurā brīdī apturēt, nospiest to pogu, mēs varam ierakstīt pa jaunu, viņš visu laiku, bija ļoti grūti. Bet man liekas, ka pašas interesantākās bija tās saucamās antireliģiskās avīzītes, jo toreiz jau būt ticīgi nedrīkstēja, bija antireliģija tātad, bet tur zem tā virsraksta apakšā es dabūju visādas tēmas par dažādu, jebko. Tas bija tas interesantākais, jā. Mazliet apmūsis ar mikrofonu rokās direktors jūtas arī šodien. Ārkārtīgi grūti būtu tagad runāt par tiem jautājumiem, kas ir kaut bija avīzē, bet avīze tikai otrdien. Tad es varu sajukt, kuriem teikt, ka neatkārtojās. Šogad radio rūpnīcai apritētu 50. gadskārta, un zināmā mērā rūpnīcas klātesamība ir ietekmējusi arī visu mazās Kurzemes pilsētiņas attīstību un izaugsmi. Principā visi kandavnieki, ne tikai kandavnieki, bija iesaistīti radio rūpnīcas dzīvē. Ja sāk analizēt, es pat nevaru iedomāties, kādu šodien būtu Kandava, ja Kandavā nebūtu radio rūpnīca. Jo radio rūpnīcas laikā tika gan uzbūvēts daudzdzīvokļu mājas, kultūras centrs un visu kustību un dzīvi izvērtās ap Kandavas radio rūpnīcu. Līdz ar to es domāju, neviens iedzīvotājs, neviens kandavnieks nevar iedomāties, kāda izskatītos Kandava. Kā būtu, ja nebūtu, nespēja iedomāties arī paši rūpnīcas darbinieki, tāpēc vēl pēc 5 gadiem atkal tiks ritināts atmiņu kamoliņš un šaurajā Deju placī rūpnīcas kluba telpās līdz spēku izsīkumam griests valses.